Ar pirmajiem saules stariem rīta rasā, ar svaigi pļautas zāles smaržu, sākas ceļš pretīm gardās konfektes gotiņa radīšanas procesam. Tālu no lielpilsētu Kņadas, traknā pļavas zālē ar sulīgu āboliņu, draudzīgas bišu dunoņas pavadījumā laiski ganās gotiņas. Cita par citu raibākas tās sniedz mums augstākās kvalitātes ekoloģiska sastāva pienu. Ikdienu svaigais, siltais, putojošais piens turpina ceļu uz konfektes skrīveru gotiņa ražotne. Konfektes skrīveru gotiņa tiek vārītas pēc rūpīgi izstrādātas un lolotas receptes, kas pārmantota no paaudzes paaudzē. Karamelizēti burbuļojošs piens tiek ievārīts kopā ar cukuru. Bijīgai masas konsistencei pievieno glikozes sīrupu, augstākā labuma saltkrējuma sviestu un šķipsniņu vaniļas. Konfekšu karamelizētā smarža ikdienu apvij skrīverus, veidojot daļu no pilsētas šarma. Tālāk saldā konfekšu masa ceļos dzesēšanas galdiem. Tiklīdz ir sasniegta noteikta atdzesēšanas temperatūra, konfekšu meistara sagatavotā masa tiek nodota izslavēto skrīveru saldumi tinēju rokās. Vēsturiski uzņēmumā ir divas konfekšu ietīšanas metodes, kas lizumā un skrīveros izmantotas jau pagājušā gadsimta 50. gados. Arī šobrīd, nododot šo arodu no paaudzes paaudzēm, ir saglabātas atšķirīgas tīšanas metodes. Lizumā konfekte gotiņa tiek ietīta, to turot gaisā, savukārt skrīveru ražotnes tinējs savu darbu veids uz galda virsmas. Katra konfekte tiek rūpīgi ietīta ar rokām, apliecinot apbrīnojumu veiklību un cienot senās tradīcijas. Vai spējat noticēt? Viena konfekšu tinē gada laikā satin vairāk nekā 1,5 miljonu konfekšu. Skrīveru gotiņa ir īpaša arī ar to, ka tā ir dažādas gatavības stadijas. Turklāt katrai no tām ir savs cienītāju loks. Pēc tam, kad tinēji savu darbu ir paveikušas, konfekte turpina ceļu uz iepakošanas nodaļu. Konfekšu mīļotāju ērtībām saldumiem tiek izveidoti dažādi iepakojumi, raibi un dzīvespriecīgi, klasiski un eleganti, piemēroti jebkurai gaumei. Vēl tikai īsts brīdis, un konfektes nonāks īstajās rokās. Aizrautība roku rokā ar pieredzi pavada konfektes gotiņa tapšanas ceļu. Sajūsma visa vecuma gardēžu sejās ir kā gandarījums par labi paveikto darbu. Un rīt ar pirmajiem saules stariem rīta rasā, ar svaigi pļautas zāles smaržu, konfektes gotiņa ceļš sākas no jauna.